Sveicināti, godātie jelgavnieki! Mēs esam ciemos pie Jelgavas domes ilgadējā deputāta, var teikt, vispieredzējušākā domes darbinieka, kas gan ir bijis gan deputāts, gan izpilddirektors, un tagad pašreizējā sasaukuma deputāts Gunārs Kurlovičs no Latvijas reģiona apvienības. Un viņš mums šodien pastāstīs par pilsētas budžetu jaunpieņemto jauno, kas nav vairs jau ne Rāviņa budžets, bet var teikt jelgavnieku kopējais pilsētas budžets. Jo to ir pieņēmušas gan 6 partijas kopā, ja? Jā. Tas var teikt plaša sabiedrības līdzdalība. Sveicināti, Gunār! Jā, labdien visiem, kas mūs skatās. Ko es varētu teikt par šī gada budžetu? Protams, kad, kā jau es esmu daudzkārt rakstījis arī savos sociālos tīklos, dzīve nekad nesāks no nulles. Mēs visi ieejam kaut kādā esošā telpā, kur ir esošas saistības, esoši pienākumi un tātad reālas iestādes, kuras ir jāuztur un reāli darbinieki, kuriem jāmaksā algas. Līdz ar to mēs nevaram tā novilkt līniju un pateikt, kā jaungada apņemšanās ar šogad dzīve sāks pilnīgi no jauna. Tā, diemžēl, tas nav. Un tāpat kā katrai ģimenei ir savs maciņš, tāpat arī pašvaldībai ir savs maciņš. Ja? Un te tāpat ir jārēķina, ko var atļauties, cik var atļauties, un tie, kas lolo ilūzijas, ka tagad pēc varas nomaiņas, tagad nauda plūdīs kā pareni, viņi diemžēl dziļi maldās, jo naudas ir tik, cik ir mūsu ieņēmumi, un galvenais, protams, ir nodokļu maksātāji, un līdz ar to nodokļi mums palielinās, protams, šie pašvaldības ieņēmumi par 4 miljoniem, bet nedrīkstam aizmirst, ka mēs esam joprojām saņēmēji no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Cik es atceros, tad Jelgava līdz kādam 13. gadam 2000 bija donors, tātad šajā fondā, bet dotajā brīdī tagad ilgu laiku mēs jau esam, diemžēl, saņēmēji, un mēs saņemam 5 miljonu. Ja tur interesēs, tagad nekavēšu jūsu tur laiku un uzmanību, lai stāstītu par šo pašvaldību izlīdzināšanas fondu, bet tā lietas būtība, ja tā ļoti vienkāršot, ir tāda, ka... Būtu interesanti uzzināt, kāpēc notikās tā? Turīgākās pašvaldības, tās, kur ieņēmumu uz vienu iedzīvotāju pārsniedz tur noteiktu procentu, tā tad ir tā donori saucamie, viņi maksā uz... iemaksā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā šīs te summas. Lielākais donors, protams, ir Rīga, kā vienmēr, bet bez tās tur vēl ir Jūrmala un tur arī Rīgas apkaimes pašvaldības. Tuvu tai atzīmēja 0, kur nesaņem, ne ir Valmiera, protams, Ventspils, bet katrā ziņā kādreiz tā Jelgava arī bija šis te donors, jo ir tas aprēķins uz vienu iedzīvotāju plus arī tā teritorija, tātad kāds ir tas minimums, ja to minimumu pārsniedz, tad 20% paliek vēl pa virsu pašvaldībai, tad pārējo viņi atdod finanšu izlīdzināšanas fondā. Un trūcīgākās pašvaldības atkal saņem kaut ko, lai būtu tuvu tam minimumam, lai varētu izlīdzināt, bet, protams, ne pilnībā. Tautas valodā runājot, tad respektīvi bagātākās pašvaldības ziedo naudu trūcīgākajām pašvaldībām. Es negribētu teikt ziedo, viņām tas ir jādara, jo tas ir likums. Lai izlīdzinātu, iespējamo kādu sociālo plaisu. Jā, lai izlīdzinātu šīs te iespējas. Jūs varat lūdzu pateikt, kas ir apstākļi, kāpēc Jelgava no donora kļuva par saņēmēju? Es domāju, ka tas saistīts viennozīmīgi ar mūsu nodokļu ieņēmumiem, ar uzņēmēju darbību. Jo tā tad praktiski pašvaldības pamata ienākumi tomēr ir nodokļu ieņēmumi, un galvenais ir iedzīvot nekustamā īpašuma nodoklis, un neraugoties uz to, ka mums tur no darbspējīgiem tuvu 50% strādā Rīgā, un tur ir labas algas un viss, Jelgava nonāca šajā neapskaužamajā pozīcijā.
Acīm redzot, kad nav pietiekami atbalstīta uzņēmēja darbība, nav, kā lai saka, nav veiksmīgi piesaistīts investīcijas, šie tie nodokļu ieņēmumi ir tādi, kādi viņi ir, jo bija periods, ka viņi tiešām bija ļoti, praktiski tur minimāli neauga, tad tur arī tas pieaugums neliels, tā situācija, diemžēl, ir tāda, jā. Tas ir saistīts pamatā ar nodokļu ieņēmumiem. Jā, tas ir saistīts ar pamatu budžetu, kurš mums tur ir tagad, tur bija 67 miljoni un tā tālāk. Ja, tā kā mērķdotācijas, piesaistītie kredīti un projekti, ja, tas viss ir attīstībai, bet pamatā jau ir jāņem vērā to, ko paši spēj ieņemt. Diemžēl tā situācija ir tāda. Jā. Ko jūs varat teikt par mūsu beidzot 2026. gada budžetu, ko jau nav veidojis vairāk ne bijušais mērs Rāviņš, ne viņa komanda, bet 6 politiskās partijas, kas veido pārmaiņu saucamo koalīciju. Ko jūs varat pastāstīt, salīdzināt ar pagātni, kādas izmaiņas ir būtiskākais? Labi, vispirms sākšu ar to. Tātad, kādā ekonomiskajā situācijā ir Jelgava? Es jau runāju šeit par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu, ka mēs esam saņēmēji, nevis donori jau, man liekas, ja nemaldos, no 2013. gada. Un arī šogad mēs saņemsim 5 miljonus no šī fonda, ja, lai, kā saka, tas nozīmē, ka mēs tikai pietuvosimies tai robežai, cik nepieciešams būtu uz vienu iedzīvotāju. Un otrs, protams, ir tās milzīgās saistības. Jau iepriekš es vienmēr arī izteicos, ka pašvaldība ļoti nekontrolēti iepriekšējā, mēra vadības laikā veids šos te aizņēmumus. Parādījās projektu nauda, grāba, vienalga tas projekts ir vajadzīgs vai nav. Apmēram tas lozungs bija tāds, kā nepaņemt Eiropas naudu, kā nepaņemt. Un rezultāts ir visnotaļ bēdīgs. Ir 3 kritēriji lielie, pēc kā finanšu ministrija orientējās, tātad attiecībā pret pašvaldības aizņemšanās spēju. Un Jelgava, tātad vienā no šiem rādītājiem, kas saucās pašvaldības tātad ilgtermiņu finanšu ilgtspēja, ir godpilnajā 4. vietā Latvijā. Tātad šeit ir pieļaujamā robeža 30% pret visu pašvaldības bilanci. Ja? Tātad, ja pašu ieņēmumi ir 30% pret visu pašvaldības kopējo bilanci, tas nozīmē, ka sasniegt galējā robeža un finanšu ministrija vairs var neļaut aizņemties, varbūt izņemot tur Eiropas projektu realizācijai, bet nekam citam. Ja? Tātad ir tur Valkas novads, Ādaža novads un Rēzekne, tātad ieņem godpilnās 3. vietas, bet Jelgava ir 4. vieta. Šīs pilsētas pārsniedz šo robežu, ja, tur rekordists ir Valkas novads 37%, bet Jelgava ir 29, tur nianses. Ja, tas nozīmē, ka mēs esam tūtai. Otrs kritērijs, tātad tas ir... Es atvainojos, tas nozīmē, ka mēs jau praktiski drīz pēc likuma nedrīkstēsim aizņemties? Jā, kad mēs faktiski finanšu ministrija mums var neļaut aizņemt. Ja gadīsies kaut kāda ārkārtas situācija, piemēram, kā plūdi, kur varbūt nāksies... Tas drusciņ cits jautājums. Plūdi tad neaizņemās, tad valsts no rezerves fonda piešķir naudu. Ja, tas ir tā, un arī budžetā paredz neparedzētiem izdevumiem, tur apmēram 100 000 arī šogad, un šogad ir vairāk, ja. Tā tad ir paredz rezervi. Jebkurā gadījumā bez rezerves neviens nav, un tad jebkurā gadījumā tas viss ir ieplānots, ja, un nav tā, ka tur kaut kas gadīsies un nebūs naudas. Tas ir izslēgts. Problēma ir tā, kad mēs nespēsim vairs realizēt ļoti vērienīgus projektus, ja viņi ļoti vajadzīgi, jo mums būs finanšu ministrija vienkārši liekas iespēja aizņemties. Ja. Tātad otrs kritērijs būtiskais ir šī te pašu ieņēmumu attiecība
tātad pret saistību, gada šīs saistību nomaksu. Es par to esmu tur vairākas reizes arī, nu, kā lai saka, teiksim, arī rakstījis, un te tā lietas būtība ir tāda, kad kādreiz tā robeža bija 20%, ja tā tad, nu, ja mums, piemēram, pašu ieņēmumi ir 70 miljoni, un tad mums bija pieļaujams, ka tā saistību nomaksa gan procenti, gan pamatsummas atmaksas pa kredītiem sasniedza, nu, teiksim, nu, ir 19% varēja būt. Ja, tagad šis slieksnis ir pēc visvairākiem tur skandāliem, gan Rēzeknē, gan arī citās pašvaldībās, kad ievieš vienkārši finanšu stabilizāciju. Dome var lemt, ko grib, bet kamēr administrators no Finanšu ministrijas to maksājumu neparaksta, tikmēr viņš nekur neies. Ja? Respektīvi, Gunār, vienkāršāk runājot, iznāk tā, ka, piemēram, kā piemērs parādīsies, teiksim, Eiropas finansējums, piemēram, kaut vai Ziemeļu tiltam vai centrā tiltam 80%, un pašvaldība gribēs to realizēt, aizņemties naudu ministrijā vai valsts kasē, mums vienkārši naudu vairāk nedos. Ļoti iespējams, ja, ka to naudu nedos. Nu, Eiropas projektiem, ja pamato to vajadzību, tad dos, tad tā robeža tur var iet pāri, bet jārēķinās, ka aizņemās jau svešu naudu, bet jādod savu. Tātad tagad šis slieksnis ir pazemināts līdz 15%. Tas nozīmē, ka tātad 15% galējā robeža, kad saistību pamatsummas apmaksa plus procenti, tātad nevar pārsniegt 15% no pašu ieņēmumiem. Un rezultātā tātad mums kopā ar tiem galvojumiem, ko pašvaldība bija galvojusi kapitāla sabiedrībām, kuras arī aizņemas projekta realizācijai, tātad mums ir 12,86% jau sasniegt. Tātad tā spraudziņa gan vienā, gan otrā kritērijā mums ir ļoti niecīga. Tā būs atstāta kā kodai un tas ir tas, ko es saucu par svēto mantojumu, ko mēs esam saņēmuši, teiksim, no iepriekšējās domas, kad mūsu tā, nu, kā saka, tā attīstības iespēja ir ļoti ierobežota. Un kas vēl, ar ko vēl jārēķinās? Jārēķinās, kad ir vesela kaudze projektu, kas ir iesākti, ja, kur ir aizņēmumi ļoti daudzos miljonos, un viņi ir jāpabeidz un jāturpina. Tātad liela daļa aizņēmumu ies tieši tiem. Tā tad nevis kaut kādām jaunām iecerēm vai kā. Nu, tur, protams, budžets ir nopublicēts, un ja kurš mājaslapā var atrast arī visus tos projektus, es viņus tagad nesaukšu. Tur ir, nu, piemēram, Zemgales darīju, Zemgales industriālais parks. Tā tad infrastruktūras attīstība ar Zemgales industriālo parku. Tāpat tur tas bērnu dārs. Jā, manā subjektīvajā ieskatā viņš nebija vajadzīgs. Varēja izmantot to pašu iespēju. Un, teiksim, tā kā tagad arī dara, ka pērk tās vietas privātajos bērnu dārzos, tur varētu pat ieviest, teiksim, nu, uztaisīt to iepirkumu tādā veidā, ka vecāks maksā to pašu, ko pašvaldības bērnu dārzā, nu, tikai par papildus kaut ko, ja. Tā kā tur iespējas, protams, ir. Man pat ir baža, kad nu, visi privātie var neizdzīvot, ņemot vērā to demogrāfisko situāciju, pēc tam, kad to uzcels. Sākumā jau tur bija grandios projekts ar peldbasēnu. Pēc tam šis projekts, paldies Dievam, tika samazināts, ja, bet nu, tas tāpat ir 4 grupu bērnu dārs, ja liels vai vairāk, es pat nezinu, liels bērnu dārs. Nu, un ap viņu tad visa infrastruktūra, stāvvietas un tā tālāk. Bet problēma ir tā, kad viņu nevar nogriezt tā kā ar nazi, ja? Līdz ar to tiek apdraudēts 20 miljonu ERAF projekts, kas ir visa infrastruktūra, kas ir ap bijušo lidlauku, ja? Kur tagad jau ir izbūvēts šīs te ielas un vispārējais, un tā sankcija, viņa var pārsniegt pat tā, kas būtu jāatmaksā valstī, tā viņa var pārsniegt pat tā bērnu dārza būvniecības izmaksas. Ja? Vairāk pa 5 miljoni? Es domāju, ka jā. Nu, ja tur jau vairāk kā 20 miljoni ir tas nu, finansējums no tātad Eiropas Savienības fonda, tas nozīmē, ka ja tu neizpildi tos nosacījumus, tad tu dabūji sankcijas. Tās sankcijas var būt pat 50%, ja, un pat 100%. Ir bijuši gadījumi manā
pieredzē, ne jau konkrēti Jelgavā, kur pašvaldība, bet mazāks tas projekts bija, dabūja atmaksāt visus 100%, ja, šo te aizņēmumu, jo viņi neizpildīja kaut kādus būtiskus nosacījumus, kas ir līgumā. Un tas bērnu dārs ir viens no būtiskiem nosacījumiem. Tālāk otrs, kas ir kritiskais, tur ir paredzēts šis te lidlaukā ir paredzēta, tātad, ka tur būs uzņēmumi attiecīgi, attiecīgi arī tur vajadzīgas pār 80 šīs darba vietas jārada. Tas arī ir šais saistībās, tas arī ir tai līgumā. Un tagad es skatos, ka tas Leišu Gateris saucamais vai kokstrādes uzņēmums, viņš ir sācis svārstīties, viņam ir laiks dot to galēju atbildi un ļoti iespējams, ka viņš var tur arī nebūt. Un tagad tiek intensīvi meklētas citas alternatīvas, jā, lai nodrošinātu tās 8-2 darba vietas. Ka nebūs tās izslavētās rāviņa 200 fūris dienā. Ja nebūs tās darba vietas, tad nebūs, tad atkal sankcijas. Jā, un tas nozīmē naudas atmaksu. To Jelgavu vienkārši nevar atļauties, ņemot vērā šo situāciju. Ja. Tā tad jautājums ir visnotaļ komplicēts. Un šajā te telpā, fiskālajā telpā, pa ko es tikko pastāstīju, bija jābeido pilsētas budžets. Ja. Ņemot vērā, protams, ka tajā pirmajā gadā nekādas radikālas izmaiņas tur ļoti liels izdarīt nevarēja. Tāpat laikā, kas ir būtiski, tomēr samazinot visus izdevumus, skurpulozi, tur izrunājot ar visām iestādēm un visu, izdevumi ir samazināti par 640 000. Tas nav mazs rādītājs, ja, un veicot provizoriskās reformas. Un domāju, ka turpmāk arī teiksim, strādājot, ja tā nopietnu attieksmi, tad šī izdevuma samazināsies. Vēl ir atrasts gandrīz par 1,6 miljoniem palielināja pamatsummas atmaksu. Ja. Tātad tas cipars kopējais, ko mums jādod pa procentiem pamatsummas apmaksu šogad ir 9 miljoni. Rēķini no pašu ieņēmumiem, ja, šie te 9 miljoni ir jāatdod, lai sektu visas iepriekš uzņemtās... Visas pagalmas Jelgavā varētu izrunāt. Jā, tātad visas iepriekš uzņemtās saistības. Ja. Un līdz ar to, protams, šī ekonomija ir svarīga, bet viņi to turpināsies, jo reformas ir tikai sākušās, viņas nenotiek vienā dienā. Protams, ka tur būs arī centrāla aparāta reorganizācija, iestādēs būs reorganizācijas, attiecīgi daudz kas tiks pārskatīts arī attiecībā ar kapitāla sabiedrībām. Un šogad izdevās palielināt tātad šo pamatsummas apmaksu pa 1,6 miljoniem. Tas nozīmē, ka tas procents abos rādītājos, ko es iepriekš minēju, uzreiz mums pazemināsies. Tas atkal pavērs lielāku spraudziņu, paņemt naudu, aizdevums turpmākām investīcijām. Un tās būs tās investīcijas, kuras būtu būtiski svarīgas. Un tad šogad ir tādi 2 momenti iestrādāti. Tātad viens ir vismaz Spīdolas skolas šis te sporta laukums, lai gan tur tas pilnais projekts ir ap 12 miljoniem. Tur ir gan biblioteka, gan šis te zemesardzes, kas tur jaunsargu, tas mācību centrs ar šautu un tā tālāk, bet vismaz stadions, jā, paredzēts aiziet. Tam ir paredzēts līdzfinansējums. Otrs ir tas, kur bija šis kolektīvais iedzīvot iesniegums, tas Kalnciem iela, tas gāja ceļš. Ja. Tiks realizēts, ja? Abiem šiem projektiem ir šajā budžetā pieņemts tas līdzfinansējums. Tātad 300 000 stadionam, man liekas, ka kaut kas līdzīgs arī tur. Līdzfinansējums jau ir ielikts budžeta projektā. Vai mēs dabūsim to aizdevumu, lai abus šos projektus realizētu? Tas izšķirsies tikai martā, jo tagad pēc budžeta pieņemšanas Finanšu ministrija vērtēs šos te kritērijus. Ir vēl viens trešais likviditātes, ja, bet tas nebūs tik nav tik būtisks, tāpēc viņi neminēja, lai te nejauktu galvas. Un līdz ar to tā situācija ir tāda, ka
Tātad martā mēs zināsim, ja mēs dabūnam, tie pašvaldība dabūna šo aizņēmumu, tad, protams, tie abi projekti jau šogad sāk realizēties. Ja. Ar Kalnciemā to gājēju ceļu ir vēl višķi specifiskāk, jo šeit ir iespēja, kad valsts infrastruktūrai šos aizņēmumus tur dod uz tur iznāk labāki nosacījumi. Ja? Un tas arī vēl nav īsti teiksim, skaidrs, vai būs iespēja to dabūt vai nebūs. Ja? Līdz ar to tā situācija ir tāda, ka tā bija tā spraudziņa, ko var iesākt jaunu. Ja kāds saka, ka nekas nenotiek un tā tālāk, tā nav. Mums ir kā vairāk tur ir 20 iesākti projekti, ja, kuri turpināsies, kuri ir jāpabeidz. Tur tāpat visa tā infrastruktūra, tas pats nelaimīgais bērnu dārzs Namē ielā, ja, kurš būs jāceļ un viņi visi tiks realizēti. Ir vēl viena tāda nianse, kur te varētu būt duāls jautājums. Mākslas skola visu laiku satraucās par telpām. Un tagad, protams, arī iepriekšējā vadība diži to Raiņa vai Mātera ielā šo ēku, kas savā laikā bija Spīdoles skola, un pirms tam tur daudz kas līdz pat partijas komitejai padomu laikos. Ja. Tātad tagad paredzēja rekonstruēt, izstrādāja projektu. Šeit varbūt, ka varēja pielikt, kā saka, tomēr punktu, bet tad atkal pārmestu, kad ir apmaksāts, detalizēts viss pilnīgs tehniskais projekts, ja, un tad viņš tur absolūti ir, skaidri iznāk zaudēts, ja. Bet, šis projekts, arī tiek, tā kā tur viņš faktiski tiek uzsākts, lai gan, tas ir atkal mantojums un turpinājums, jo es uzskatu, kad mākslas skola atrodas telpās, kas ir piemērotas. Maza atkāpīte. Mums ir vēl rindas bērndārzos? Ir, jā, bet reāli var nodrošināt, izmanto, protams, to privātajos bērndārzos tomēr vietas ir. Tur arī daudz iet novads. Es principā detalizēti tagad nepārzinu šito jomu, jo mana tā sfēra ir vairāk, es pievēršos tieši tautsēmniecības jautājumiem un šīm te lietām, arī administrācijas reformai palīdzu, kā saka, sagatavoties un tādas lietas, kuras dotā brīdī svarīgākas. Tas izglītības jautājums dotā brīdī ir citu dienas kārtība, ja teiksim tā citu. Tālāk, ja mēs runājam par šo te mākslas skolu. Vēl viena maza Gunara atkāpīt. Vēl baumo, kad it kā, kad ne Daģis, bet kaut kas cits virza iniciatīvu to bērndārzu arī daļai pa pansionātu pārveidot, vai tā ir patiesība? Pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu. Kur gan bērni, gan pensionāri? Es kaut ko tādu pirmo reizi dzirdu, es tiešām nezinu, es šaubos. Jo tādi modeļi Skandināvijā ir. Zviedrijā, cik es zinu, ka bērndārs un pansionāts, jo tie vecie cilvēki labprāt pieskatos mazos, viņiem tas patīk. Es nesaku, ka tas ir slikti, bet es neesmu dzirdējis, ka Jelgavā tādu ideju kāds vispār būtu izvirzījis. Es domāju, ka baumo visriņķi un daudz ko, un tāpat baumo arī to, ka Kalnciemā tas gājēju ietves un velosipēdu ceļa nebūs, tā nav tiesa, būs. Ja nebūs šajā budžeta gadā, tad nākošajā būs, bet būs. Tā kā tas viss ir dienas kārtībā, un kā jau es teicu, līdzfinansējums tam ir paredzēts. Kas attiec uz mākslas skolu, tas arī zināmā mērā ir tas idejas turpinājums, jo tur ir gatavs projekts un jāpārceļ. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Daudzi mani var apstrīdēt, jo es uzskatu, ka tā diena nebija prioritāte, jo mākslas skola atrodas labās, piemērotās telpās. Tur, protams, ir ļoti liels pieprasījums, daudz bērnu, bet visiem jau nav jākļūst par, teiksim, māksliniekiem. Ja? Tas ir viens. Otrs, protams, ka tas ir arī laba iespēja bērnus attīstīt, un tas viss ir ļoti jauki.
Bet, es nevaru iedomāties, ja mums tur mākslas skola Jelgavā ar 1000 vietām vai vēl kaut ko, vai tas dotā brīdī ir tas, kas mums ir visvairāk vajadzīgs. Tas ir pamata jautājums. Bet, diemžēl tur aizies arī aizņēmumu līdzekļi, un tā rekonstrukcija būs, un būs visa pārcelšanās un tā tālāk. Te ir arī vesela kaudze problēma ar telpām. Un es domāju, ka tā ēka daudz ko būtu atrisinājusi tīri administratīvā ziņā, jo palielina sociālo dzīvokļu skaitu, sociālietu pārvaldē uzreiz nav kur palikt, jo tā visa māja būs sociālie dzīvokļi. Tāds pieprasījums ir, tā palīdzība tāda veida ir vajadzīga, no tā aiziet nevar. Tālāk, ja mēs runājam par tām izdevumu izmaiņām, kas ir iekļautas budžetā, tad te ir dažas lietas. Ir obligātās, kuras tu nevari nedarīt, jo to nosaka likuma, ministra kabineta noteikumi, viss kā, piemēram, minimālās algas izmaiņas no 740 līdz 780 eiro. Tas papildus pašvaldībai prasīs, turpat 300 000, ja, kas ir vajadzīgs vairāk atalgojumam, jo strādā pirmsskolas iestādēs, skolas iestādēs, viss tehniskais personāls, ja. Protams, arī pamatā tas saistās ar tehnisko personālu, arī administrācijas ēkās, iestādēs un visur. Tāpat pirmskolas iestāžu skolotāju palīgi, auklīšu algas likme arī paceļās no 780 uz 850, viņi jāpaceļ. Tas atkal prasīs papildus 153 000 eiro, ja. Un arī finansējuma izmaiņas privātajām pirmskolas iestādēm, tas ir arī būtiski, tas pieaug par 101 000, jo šeit pašvaldība realizē labu projektu, tiešām, lai nodrošinātu ar tām vietām, vienīgi, ka nav ierobežojumi, un kad privātās pirmskolas iestādes toties var vēl ņemt papildus mākslas, neraugoties to, ka pašvaldība līdzfinansē tos pašvaldības bērnus, bet te es varu pateikt, ka, piemēram, vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem viena bērna izmaksas pacels no 400 uz 415 eiro, un no 5-6 gadīgajiem tātad no 237 eiro uz 245 eiro. It kā maz, bet tas tomēr arī zināmā mērā ar domu atslogot vecāku maksājumu. Tātad, remonta darbiem, kapitāla ieguldījumiem, tātad tur 138 000 pieaugums, un bērnu piedzimšanas pabalsts no 100 līdz 300 eiro. Protams, ka te var diskutēt, cik un kā liels, bet viņš tiešām bija, šis pabalsts bija ļoti zems Jelgavā, lai būtu pamatojums, tad faktiski mums vajadzētu sarēķināt, cik maksā ratiņi, vidējās cenas, cik maksā gultiņa, cik maksā tur pamperi pirmā periodam, tā mēs iegūtu to groziņu, un tā groziņa cēnu, un tad mēs varētu pateikt, ka tam pabalstam tur jābūt 500, 700, vai kā mēs zinātu vismaz izmaksu, un tad viņi varētu indeksēt. Bet, diemžēl tāda aprēķina tas nav, bet jebkurā gadījumā tā nav liela summa priekš budžeta, tie 75 000 papildus eiro, un tas tomēr būs tāds, labāks žests, jā. Tātad, protams, ka nāk tur dotācijas kapitāla sabiedrībām pieaug. Vistrakāk ir, godīgi sakot, ar Jelgavas autobusu parku. Tas, ņem vislielākās pašvaldības dotācijas. Protams, ka tie ir runa, ka tā ir kompensācija par to, ka pārvadā tur... Varat nosaukt, cik summu viņš ņem? Vai es tagad no galvas nepateikšu, es zinu, ka tās... Tie ir miljoni. Tie ir miljoni, jā. Tur ir bijis vēsturiski, es atceros, ka bija pat 3 miljoni, tagad laikam ir 2, bet, es saku, tā summa ir pieaugusi par 413 000 šī gada budžetā, es varu pateikt pieaugumu, jā. Un tā tad līdz ar to, tur, protams, ir tas skolēnu pārvadāšana, tā pensionāru bezmaksas vadāšana, viss tā tiek uzrādīta, bet es uzskatu, ka tur ir arī ļoti uzpūsts tas administratīvais aparāts ar lielām algām, un tur ir stipri jāpārskata. Bet, tas darbs notiks, jā, un es, domas vadība tiešām pie tās tēmas strādā, tiešām izvērtēs, lai administratīvie izdevumi ir adekvāti kapitāla sabiedrības darbības apjomam, ja, un tiem
tiem resursiem. Respektīvi, revīzija tur būs. Auditi notiek regulāri un visur, un arī tur, protams, būs zināmas, ir izvirzīts arī zināmas prasības, ja, cik tev tur valdes loceklim, tur komercdirektori un tie visa veida vietnieki, vai viņi visi tur ir vajadzīgi. Ja. Nu, nevienam nav noslēpums, ka daudz kur ir salikti, kā saka, bijušajai valdošajai partijai pietuvināti cilvēki, ja, kuriem vienkārši vajadzēja darbu un labi apmaksāt, un tur, kā saka, grozās. Ja. Es protams, es negribu neko slikti teikt par ja valdes locekli Gintu Burku, viņš ir profesionāls savā ziņā un strādā, bet, nu, protams, viņš pildīja to, kas jādara, ja gribēja tur vienkārši strādāt. Otkārt, es saprotu, ka tur arī beigsies tā slavenā autobusu mazgāšana, autobusu parks beidzot atgriezīsies pie tā, ka pats mazgās tos autobusus. Līgums beidzās? Jā, tur pirmām kārtām līgums netiks pagarināts un attiecīgi arī, teiksim, tā ēka un viss jau ir paša autobusu parka. Jo kādreiz jau autobusu parks mazgāja pats, jā. Pēc tam atdeva, bet nu, tur arī bija zināmā mērā tur intereses. Politiskās. Nu, jā, protams. Nu, ir grantēto ielu asfaltēšanai neliels pieaugums pat 300,000 eiro. Tas izpaudīsies, kā teiksim, kad Jelgavā tiks grantētas ielas? Nē, grantētu ielu asfaltēšanai. Tas nozīmē, ka nu, tie mazos kvartālos tiek asfaltēts vai šķembas? Asfaltēts. Ielas tiek asfaltēts. Tur nevajag tik lielu biezu kārtu, nevajag tādu slodzi. Tur laikam pietiek kāds kilometrs, nezinu, cik viņš tur izmaksā, bet kopā ar to palielinājumu varēs bišķi vairāk kilometrus. Ko sakiet, ir kur iespēja redzēt, iepazīties, kuri pirmie Jelgavas iedzīvotāji varbūt tos... Jā, protams, to visu informāciju var dabūt, kuras tad tiks asfaltētas. Jau ir izvēlēts vai tikai vēl? Vēl nav, budžets, kamēr budžets nav pieņemts, tātad te ir tikai kilometri, ja, cik varēs asfaltēt. Jaunu teritoriju kopšanai pieaugums un lietus ūdens kanalizācijas remonta darbiem 150,000, arī iela pieaugums, apgaismojumam 68. Tas viss, ko varēja. Jo, teiksim, 1,6 miljoni bija jāatlicina ilgtermiņa saistību atmaksai, ja? Jo tur tātad tā summa ir pieaugusi līdz 5 miljoni, līdz ar to mēs dabūsim gan tos rādītājus daudz labākus un varēs realizēt tos projektus, ko iesāks konkrēti šī doma, nevis tikai turpināt tos iesāktos, kas ir iekšpagalmu labiekārtošanai, ir pa 200,000 pieaugums, bet visvairāk, lai gan ciparos tur nav tādi kosmiski cipari, bet tieši iedzīvotāju iniciatīvu atbalsts ir ļoti daudz, kā saka, pacelts, ja. Piemēram, ja kopā nevalstiskām organizācijām atbalsts tātad var palielināts pa 190,000 turpat, ja, un tagad tas kopā sasniegs 290,000. Ja. Tas nozīmē agrāko 100,000 vietā, ir krietni vairāk līdzdalības budžets, tātad palielināts uz pusi, tātad kopā ir 160,000, tagad bija 80. Grantu programmas arī uz pusi palielināts, tagad bija 50, tagad 100,000. Kultūras turisma attīstības veicināšanas pasākumiem, uz kuriem varēs rakstīt projektu 62,000 pieaugums, ja, tagad kopā būs 103,000, tātad rēķinam, ka iepriekš bija knapi 40. Un projektu īstenošanai dotācija 2,2 miljoni tātad kopā. Tās ir tādas, tiešām, Iznāk, ka būtiskākās izmaiņas cilvēkam ar nebruņot aci uzmetot praktiski palielinās tieši finansējumi un līdzfinansējumi tādām lietām, kur vairāk tā kā ir cilvēki iesaistīti. Iniciatīvas. Jā, cilvēku iniciatīvas. Tas ir tas, ko izdevās šajā saspringtajā finanšu situācijā tur pielikt, un tas ir izdarīts, es domāju, labi. Ja kopumā ņemot, tad, protams, ka katrs budžetu veidojot ir neskaitām varianti, bet, protams, ka jārēķinās tās ir
saistības, tās ir obligāti, kā saka, izdevumi, no kuriem tu nevar aiziet, tev ir jāuztur viss, ko tu līdz šim esi uzturējis, algas ir jāmaksā, un saka, tā revolūcija nevar notikt tā, pa 180, viņa notiek tā pakāpeniski. Bet tas, ka tomēr, tie, zināmā mērā arī LRA programmas solījumi, ja, un citi, viņi tiek realizēti, tas nenoliedzami šajā budžetā parādās. Ja. Jo, protams, ka tur ir varianti un izvēles ir daudz un dažādas pie kuras situācijas, bet dotajā brīdī es uzskatu, ka tas ir tāds ļoti saprātīgs kompromiss starp iespējām un vajadzībām, un kopumā ņemot vērtēju kā apmierinošu to budžetu. Kāpēc viss budžets tiek sadalīts uz ēšanu, netiek domāts par investīcijām? Tā gluži nav tiesa. Investīcijas ir ļoti daudz. Viņš nav sadalīts uz ēšanu. Es jau iepriekš skaidroju, ka nevar visu tā nogriezt kā ar nazi. Iestādes ir jāuztur, cilvēkiem algas ir jāmaksā. Un jau minēju, ka 640 000 ir šie te apgriezti visi tie tēriņi lielie. Un tas jau ir daudz, tomēr priekš, kā saka, tieši kas iet uz uzturēšanas izmaksām, kuras varēja novirzīt citiem projektiem, tā kā nav nemaz tik slikti. Un teikt, ka viss budžets ir uz ēšanu, tā nav tiesa. Investīcijas ir, es jau teicu, ka ir vairāk jāturpina, ir neskaitāmi iesāktie projekti. Ir, kā saka, ieceres uzsākt arī 2 jaunus, tā kā tās investīcijas, protams, notiek. Vienkārši mums nav tādu iespēju, lai mēs tūlīt uzrautu vēl kaut ko vērienīgu, jo to vajadzību ir baigi daudz, un atkal iepriekšējā vadība ir tik cītīgi aizņēmusies, ja, kad tas ir ārprāts. Un es vēl varu pateikt, ka cienījamais deputāts Rāviņa kungs iesniedza priekšlikumus budžeta grozījumiem, kuru kopējā summa bija 7,1 miljonus. Ja? Un finansējuma avots tika norādīts nesadalītie līdzekļi, ja, kur ir vajadzīgi, lai nodrošinātu šo tomēr to darbību, un arī mudināja turpināt vēl aizņemties. Mēs, protams, aizņemsimies, bet mēs nevaram turpināt tādā pašā garā, jo mēs beigās pilsētā attieksies pie pie finanšu stabilizācijas. Maksāt nespējas administratora pilsētā. Jā, viņš neslēgās maksāt nespējas administrators, bet tiek iecelts finanšu ministrijā administrators, kurš tātad vīzus izdevums regulē. Tā saucās finanšu stabilizācija. Mēs nevaram to atļauties. Šeit tālāk bija arī komentārs palielināt līdzdalības budžets pagalmiem. Sakiet, kā tas izpaudīsies dabā? 300 000 pagalmiem, tas nozīmē, teiksim, aktīvu iedzīvotāju pagalmiem, piemēram, ir aktīvi mājas vecākie, un viņi lūdzu tur piešķirt, teiksim, 100 000, vai būs kaut kādi griesti, tur tikai 20 000 miskas atkritumu laukumam. Es varu sagatavot uz šiem jautājumiem precīzi atbildes, bet dotajā brīdī tātad man jābalstās uz to, kā saka, atmiņu, palielināts pagalmiem, tas būs atkarīgs no mājas aktivitātes, protams, iedzīvotāju, pārvaldnieku un visu pārējo. Tātad tie kritēriji, manuprāt, ir jau izstrādāti, ir nolikums, es to visu varu sagatavot un pārsūtīt. Līdz ar to faktiski nekas vēl nav nokavēts un martā viss ies gaisā lēnā garā, tā kā līdz tam var sagatavot precīzi atbildi, bet jā, tas ir domāts tā, ka tā ir māja iniciatīva. Bet nebūs tā, teiksim, ka viena aktīva māja, teiksim, 100 dzīvokļiem atnāks un noēdīs visu naudu. Tur ir pateikti griesti, cik ir maksimums, tas viss tiek sakārtots, jo katram šim te ir nolikums. Un šie nolikumi visi būs Jelgava LV pieejami, ja, tur var izlasīt un paskatīties. Vienkārši cilvēkiem aktīvā jāskatās, kur ir sadaļa dokumenti, un tur ir visi tie nolikumi, ja, uz kādiem pamatiem, un tur ir pat atsevišķa sadaļa tie projekti, kā saka, visas līdzdalības un vispārējais un nolikumi. Es ceru,
es pārbaudīšu, protams, un painteresēšos, vai jau nomainīt ir, ja es esmu sadūries ar situācijām iepriekšējā periodā, ka ļoti gausi tai mājaslapā nomaina. Spēkā jau ir cits nolikums, ja, piemēram, ja, bet tur stāv vēl vecais, un vecās atskaišu veidlaps un pieteikumu veidlaps. Tam jāpievērš tagad, man būs lielāka uzmanība, bet tur viss būs iekšā. Skaidrs. To varēs izlasīt, tur būs, nekad nebūs tā, ka tur, kas pirmais brauc, ja, tas pirmais man. Nē. Saprotams. Viss ir korekti konkursa kārtībā un attiecīgi secības. Jā, es saprotu, ka ir lietas, kur to pieprasīt jau, kā saka, visa gada jau to naudu pārsniedz. Ja. Un ko es vēl gribēju piebilst ļoti svarīgi iedzīvotājiem, kas arī ir, dzīvo individuālās mājās, tagad ir palielināts arī tas finansējums ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumiem. Ja, un, lai to veicinātu šo procesu, tad arī pašvaldība piedalīsies ar līdzfinansējumu visam tam pasākumam. Pēc administratīva teritoriālās reformas Jelgavā nekas neizmainījās. Eksministrs Pūce to darīja, lai samazinātu ierēģu skaitu un palielinātu brīvos līdzekļus. Jelgavā tad Mērsbirā viņš notika tieši otrādi. Administratīvais aparāts pieauga visvairāk visā Latvijas republikā. Vai tagad jaunā koalīcija nokāps no šīs troņa pozīcijas? Īsā atbilde jā, tas to jau sāka darīt, jā. Jo principā jau, kā lai saka, tūlīt ir centrālās administrācijas reorganizācija, ir jau pie budžeta pieņemšanas jau bija skaidrs, kā saka, iestāžu vadītājiem skaidrs signāls, ja, ka algu palielinājums iespējams tikai vienā veidā, samazinot štatus. Ja, jo mums pašvaldībai nav resursu, kur to paņemt. Ja. Tātad, ja gribam lielāks algas, ir jāmazina štati, nav variantu. Jūs ar savu pieredzi varētu apgalvot, ka 2 gados mēs varētu visas pašvaldības iestādes iziet cauri un visus, kā saka, liekēžus un izmeidotos liekos amatus? Manā praksē ir tā bijis, kā 2 gados to var izdarīt. Ja? Vai tas šodien izdosies, tas ir cits jautājums, es negalvoju. Jo ir tomēr jārēķinās, ka koalīcija arī ir diezgan raiba, tas ir viens. Domas daudzos jautājumos atšķirīgas, bet tas, ka koalīcija joprojām spēj vienoties, tas ir lieliski, un es domāju, ka tas tā arī turpināsies. Bet protams, arī vajadzīga ir pieredze, un tās pašlaik ir stipri pietrūkst, jo no jauna ienākot, tas tomēr vajadzīgs zināms laiks, kamēr to visu iegūt. Iemācīties var visu, bet pieredzi iegūt var tikai pašam kāpjot uz grābekļiem, tur citas varianta nav. Es domāju, ka jo paralēli jau ir vēl liels darbs, tas pats ir arī kapitāla sabiedrībām, sevišķi daudzām, tur arī jāiet cauri tam reorganizācijas procesam, un ir jāoptimizē daudzas lietas. Tas pats, tur, tā ir, teiksim, Zemgales eko, viņš sen zaudējis nozīmi, viņš ir jālikvidē, tur ir jātaisa. Tā funkcija jāatdod Jelgavas komunāliem pakalpojumiem, ir daudz, kas jādara. Ja. Skaidrs. Tad jautājums. Interesē ūdens un sporta jaunā bāze Pilsēlas ielā 5 liktenis un attīstības plāns. Kas tagad maksā pa apkuri tur? Es precizēšu. Tur ir sieviete, kurai dēls ļoti aktīvi trenējās. Treneris praktiski nāk par savu naudu trenē, un tur tā pats žmiedz un tos cilvēkus grib izdzīt ārā. Kādā veidā viņus grib izdzīt ārā. Tā ir pašvaldības sporta bāze. Jā. Tātad pašvaldība viņu pilnībā arī uztur. Tātad sporta servisa centrs, ir finansējums sporta servisa centram. Sporta servisa centrs arī tās bāzes, kas pieder pašvaldībai, izņemot Zocu, arī uztur. Ja? Līdz ar to tur nevajadzētu būt kaut kādām tur problēmām. Bija pie Rubļa kungas pieņemšanu. It kā saka, tur tās rāviņa laika ierēģi dabūja pērienu, bet atkal sākās problēmas tās pašas. Acīm redzot, jāskatās, to var vērsties atkārtoti attiecīgi pie Rubļa.
lai teiksim, nu, tomēr citīgāk, kā saka, paskatās. Ja iestādes vadītāji to negrib ne pa kam nodrošināt, tad acīm redzot, kad viņai jāpadomā, vai viņa ir spējīgi organizēt vai darbu. Viņa spējīgi organizēt tur to darbu. Tālāk, respektīvi, lai iespējams nodrošinātu savu bērnu attīstību, tur ir pa smaiļošanu, kā no runa, kad ir vēl vienreiz jāaiziet pie Rubļa kunga un jāmēģina atrisināt to jautājumu. Tieši tā, lai tomēr, lai tas risinājums ir līdz galam. Tur jau varētu būt arī saruna, kāpēc nepasaukt bāzes vadītāju, un tur arī visus strīdīgos treneri, visus strīdīgos jautājumus tur izrunāt, ja? Un vienoties, un tad viss aizies. Bet tas, ka tur, teiksim, protams, ka tur jāskatās, katrai bāzei ir kaut kādi arī maksas pakalpojumi. Ja? Par to nebija runa. Sporta servisa centrs tagad stiprinās uz šajā februāra domē arī būs tie jaunie maksas pakalpojumi, kas ir, es saprotu, jau budžeta materiālos ir. Maksas pakalpojums, jā, kādus teiksim, ņem, jo šajā pasaulē jau nekas nav pavelti, mums jau vēl salīdzinot ir vēl ļoti attiecībā uz to profesionālās ievirzes un interešu izglītību. Es uzskatu, ka valsts un pašvaldības ir ļoti, kā saka, dāsni atbalstāji, kā saka, tā tradīcija, kas nāk līdzi, jo, piemēram, ja jūs Vācijā vai kaut kur, tur nebūtu iedomājams, kad, teiksim, jūs aizvedīsiet bērnu uz mākslas skolu, sporta skolu, vienalga kur, un vecāks maksās no A līdz Z visu. Ja? Tur nebūs tā, ka pamatā visu nosedz valsts vai pašvaldība. Ja? Skaidrs. Bet šeit, tā kā tie noteikumi, kā saka, tā tradīcija un viss tā ir, tas ir labi. Es neuzskatu, ka tas ir kaut kas slikts, kas mums te ir saglabājies. Tad, attiecīgi, protams, kad tas jābūt godīgi attiecībām pret visiem sporta veidiem, un es domāju, ka šis jautājums ir atrisināts. Skaidrs. Sliktākā gadījumā es arī varu iejaukties, nav problēma. Paldies. Tātad jautājums. Mums Jelgavā ir daudz saucamie indusi. Kādas jūsu domas vai veidi, kā mēs varētu iesaistīties imigrācijā un kontrolē? Jā, es saprotu šīs te bažas, jā, un es arī uzskatu, ka Eiropa savā laikā pieļāva ļoti lielu stratēģisku kļūdu tieši attiecībā uz nekontrolēto imigrāciju. Jo imigrācija ir gan kontrolēta, kur cilvēks iebrauc un legāli iegūst vai bēgļa statusu vai tā jebko, jā, kā viņš valstī uzturās legāli vai nodarbinātību un tā tālāk. Bet Eiropa stipri pārspīlēja to demogrāfiju, un tais iepriekšējos gados viņi sevi būtībā pārpludināja ar šiem te nelegāliem imigrantiem. Latviju, es uzskatu, ka mūs paglāba gan klimats, gan zemie pabalsti. Nabadzība. Mēs neesam nabagi, bet mums nav tie pabalsti tik dāsni, kā piemēram vai tur Dānijā vai Vācijā, neteiksim Skandināvijā, bet tās sapņu zeme jau pamatā bija Vācija un visur, kur tie pabalsti ir ļoti dāsni, ja, un bagātākās. Mēs neesam tik bagāti, mums apmēram 6% no tā līmeņa, un mēs esam tranzīta valsts. Kas attiecās uz šo te, tā pirmkārt nav, protams, ka tā nav pašvaldības funkcija, un pašvaldība reāli to ietekmēt nevar. Vienīgi cik attiecas uz pašvaldības policiju un to sabiedriskās kārtības uzturēšanu, ja kaut kur ir kaut kādi incidenti vai vēl kaut kas tam līdzīgs, tā tomēr ir valsts politika. Un te nāk Saeimas vēlēšanas, un tad cienījamais jautājumu uzdevējs var domāt, pa ko viņš balsos, lai ierobežot, teiksim, šo nelegālo imigrāciju un legālis. Bet es pieļauju, ka visi tie, kas brauc ar tiem riteņiem un bolta somām, ka viss ir legāli. Un domāju, ka tie pārsvarā ir arī studenti, ja, kas ir tajā biotehnoloģija universitātē. Bet, jā, Rīgā tā problēma ir vēl aktuālāka, Jelgavā arī viņi parādījusies, jā, bet, es neredzu, ka pagaidām tā situācija būtu kaut kāda, tur biedējoša. Tomēr
raugoties tai nākotnē, jā, zināmas bažas pastāv. Protams, bet šī konkrētā gadījumā, jā, tā ir valsts politika, un valstī ir jāskatās, kāda veida imigrācija un ir pieļaujama. Jo, piemēram, tas, kas notika bagātajos rietumos, jā, tur ienāca arī cita reliģija un cita kārtība, un tā drošības līmenis, tāds iedzīvotāju drošības ir krities, pa 50%. Respektīvi, Gunār, pašvaldība varbūt varētu iet pretī iedzīvotāji saviem priekšstāvjiem saka, ka pašvaldība varbūt raksta vēstules valsts robežsardzei vai pilsonības migrāciju lietu pārbaudē, lai veic, teiksim, reidus attiecīgi, kas ir viņu kompetencē. Es saprotu, jā, bet, saproti, vēstules ir vēstules, jā, mēs varam rakstīt līdz vēmienam, un maz kas mainīsies, jo robežsardze jau savu funkciju pilda, jā. Mēs ļoti labi zinām, ka Baltkrievija speciāli, mēs nesaņemam galveno triecienu saņem Polija un Lietuva vairāk, ja? Mums ir mazāk šis spiediens, ja? Bet tā ir apzināta politika, lai mūs vājinātu, ja? Kad, piemēram, caur Baltkrieviju Eiropā pludinātu pēc iespējas vairāk, jā, nevis ārsts un inženieris, bet paši zinām ko. Mēs saņemam, un viņi jau to savu darbu dara, bet man te arī nesen satrauca viens sižets bija Delfos, un es uzskatu, ka tā runa jau patiesa, tā attieksme ir briesmīga, ka mums ir personas, sabiedriskas, nevalstiskas organizācijas un līderes, kuras amikriņu brauc pa kluso uz robežu pretī, saņem un ved iekšā paši, ja. Es neticu, ka viņas to dara pa skaistām acīm, gan jau, bet tas ir mans subjektīvais viedoklis, gan jau, ka viņām tiek samaksāts par to. Bet pēc tam, kad personu noķer un viņu taisās sodīt, viņa ar tādu misijas apziņu, viņa taču glāb cilvēkus, ja. Un te ir tā problēma. Tā ir arī pašā sabiedrībā, kāda ir attieksme. Nelegāls robežu pārkāpējs ir un paliek nelegāls robežu pārkāpējs. Vai mēs to likumu respektējam, vai arī tad spļaujam virsū un pasam nabadzīņš. Un pēc tam jau mēs nebrīnīsimies, ja, ka pie mums arī būs tā, kā Luksemburgā, kā man, piemēram, stāsta reāls gadījums, ja kā parādās kravas mašīna tirgus laukumā, tā visi no kafejnīcas galdiņiem lec laukā un skrien iekšā veikalā, ja. Ir, diemžēl, jā. Skaidrs. Kad būs jaunais autobusu maršruts no jaunās Atmodas ielas? Nevarēšu tagad atbildēt, jo tas specifisks jautājums, bet, tad ja man atstās jautājums, tad es noskaidrošu. Tā. Lūgums arī ir ieviest, nodot informāciju pie vecās linu fabrikas gāja pāreju. Jā. Tur ir briesmīgi, kur cilvēki nevar pāriet pāri ielai, un rītiem un vakarā ir ļoti bieža kustība. Skaidrs, labi, to piefiksēšu. Man kā iesūtīs nodošu satiksmes drošības komisijai. Es domāju, ka tur risinājumu būs, jo pašlaik uz šādiem te ierosinājumiem domas vadība tomēr reaģē. Ja? Iespēja robežās viss tiks darīts. Kas notiks ar bērnu dārza namēs? Pārbūvēsim vai nebūvēsim? Kā jūs jau minējāt? Es jau par to bērnu dārzu izstāstīju. Īsi un korekti vienkārši būs būvēsim, bet mazāku apmērā. Būvēs, bet viņš nebūs tik liels. Jā, ar tiem viņš būs lielais, tas būs lielais bērnu dārzs, bet viņš nebūs ar tādu. Lielumāniju, ja? Nebūs tās pirmais projekts ar tiem visiem baseiniem. Lielais bērnu dārzs, bet saprātīgs. Jā. Paldies. Kā jūs vērtējat jaunos domas dienesta auto? Kaut kā informācija nemanāmi paslīdēja, kad nebija ziņas. Es arī godīgi teikšu, es neizlasīju, ka doma iepirka kaut kā, atceros, mērs teica, intervijā, ka būs iespējams jauni elektroauto, un domē tiks izveidot sistēma, kā varēs izmantot visi domē strādājošie. Bet kaut kā pēkšņi viņi parādījās. Es neredzēju pat, ka izsludināts bija iepirkums, ka iepirks, ko jūs varat šeit komentēt? Es domāju, ka noteikti iepirkums bija, vai arī viņš vēl ir procesā.
Es tiešām, godīgi sakot, pat tiem auto interesējos vismazāk, kas man vismazāk satrauc, bet tas, kad viņi tiešām ļoti rūpīgi pieiet tam, lai tas auto būtu, tas būtu pragmatisks un maksimāli tās izmaksas būtu mazas, jā. Bet, ko es zinu, un kas ir svarīgi, kad tiks veidots tas tāds tomēr centralizēts autoparks visai. Jo pašlaik ir tā, izglītības pārvalde ir savi mikriņi. Iespējams, ka izglītības pārvaldei varētu būt, kad ir tām skolām, tad tur varētu palikt atsevišķā saimniecība, ņemot vērā to apjomu, bet tas vēl ir diskusija jautājums. Bet attiecībā uz visām pārējām iestādēm, izņēmums, protams, pašvaldības policija un viss, kad veidos centralizēto auto parku. Un tādā veidā arī samazinot, to šoferu skaitu un tā, veicot, normāli iestāde nedēļai pasūta, kad to transportu vajadzēs, viņš būs. Līdzīgi kā notiek arī valstī, ja, kad ir vienotais autoparks, un gan saimnieks, kāpēc viņi vienkārši pasūta. Jā, mērs arī minēja tādu variantu, kad vienotais autoparks, ja kādam ierēdnim ir nepieciešams no kādas struktūras, viņš rezervē laiku maršrutu un mašīna piebrauc. Tieši tā. Un tie daži dienesta auto, kas tur ir nepieciešami, jā, bet es neesmu elektroauto fans, es uzskatu, ka tas tur nav tā ir piesārņojuma pārbīde, tur viņi neko neatrisina, jau tur bet, ir, kur viņu var, jā, pašlaik, ja tur tas ir pilsētas robežās un nav tur gari pārbraucieni, tad jā. Šeit komentārs ir klāt. Mintauts Buškevits, deputāts no ZZS, aizvien kultūras vadītājs. Nevaram saprast nekādīgi. Ir iepirkuši viņi to jauno elektrobusu Volkswagen, vai tas ir privātais viņai? Jums ir par to kaut kāda ziņas? Man tas ir jāpārbauda. Man atstās jautājums, tad tās visas to informāciju pārbaudīšu. Ja? Es tiešām nezinu, ko viņi tur iepirka, ko neiepirka. Bet katrā ziņā es domāju, ka nonāksim tomēr šī gada laikā pie tās centralizācijas. Tas būtu jānonāk un jāizbeidz tā būšana, kad katra iestāde tur nopērk sev savus, un tad pārsvarā viņi tur stāv pie sētas, ja, un tad tur vadā. Es saprotu, ka tur būs pretestība, jo visiem jau ir ērti pasvilpi un mikriņš piebrauc, bet komforta zonas grūti izkāpt ārā. Būs jāplāno, jo savā laikā, arī tad, kad to centrāla administrācijā savā laikā arī tur bija tāds hauss un tā tālāk, bet tagad sagādāja mašīnu, attiecīgi bija tās autiņus normāls un ieviesa grafiku, visi pieteica saulaicīgi, man šonedēļ tad un tad, tur un tur, tad varēja arī sagrupēt un izvērtēja arī, teiksim tā, vienu cilvēku akurāt uz Rīgu neveda, apmaksāja viņam dzelzceļa biļeti, bet tas tajā laikā bija. Bet tagad, es domāju, ies soli vēl tālāk un centralizēs vispār visu. Un tas ir prātīgs solis. Diezgan labi tas ir prātīgs solis un tad ir zināms arī, cik tev jābūt tam transportam. Zini, viņi nosloc GPS, viss skaidrs. Ir tagad sistēma, kur nav vajadzīgas šīs te ceļazīmes, viņas ir sasaista ar GPS automātiski, ja šī te informācija. Nebūs tā, ka kungi braukās uz Bērvercavu mājās un... Jā, tā nebūs vairs, viss ir beidzies un tā skaistā dzīve, kur tev dienestā auto faktiski ir tavs, kā saka, otrs privātais, tā vairs nebūs. Skaidrs. Visiem jau tas jautājums ir noriebies. Jaunais tirgus, vai viņš būs maijā, vai jūs ticat tam? Es nekam tur sen vairs neticu, es par to tirgu un par šī te saucamā investoru izvēle, jeb attīstītāja izvēle esmu jau, godīgi sakot, kopš pasaules radīšanas iestājies, ja pret. Tas ir cirks, nekas vairāk, bet skaidrs, ka tas tika,
mākslīgi tur vilks garumā. Kas ir labā ziņa? Labā ziņa ir tā, kā pašlaik ir tātad panākts, kad viņi ir atteikušies no daļas zemes. Visa zemes daļa, kas bija paredzēta tajā autoostā, jeb šodien mēs viņu sauksim par mobilitātes punktu, ir atdota pašvaldībai ar līgumu apakaļ, jo viņiem ir nomas līgums uz 30 gadiem. Atdot atpakaļ pašvaldībai, un pašvaldība tur realizēs tātad attiecīgi savu projektu. Ja tikko būs pieejami tur attiecīgi tas valsts finansējums mobilitātes punktu attīstībai, tātad pašvaldība tur startēs, lai varētu tur izveidot mobilitātes punktu. Nu, tagad tā saucam, jo nesauksies autoos, jo nebūs tur iebraukšanas maksas, vēl kaut kas, bet biļešu automāti var uzstādīt, pieturas ir viss. Tātad to visu taisīs pašvaldība. Kas attiec uz pašu to monstru? Nu, es domāju tā, ka viņi nevarēja ņemt to hipotekāro, nedēļu hipotekāro kredītu, kamēr nebija parakstījuši šo te vienošanos, kamēr pašvaldība nebija tur tātad parakstījusi tur to zemes grāmatā ielikšanu, bet tas bija instruments, ar kuriem viņus piespieda. Viņi labprātīgi neatdeva to zemi, kas bija paredzēta. Viņi teica, ka viņi to autoostu būvēs, jāsaucamo. Bet piespieda tādā veidā atdot, un tagad viņi ir ielikuši laikam, vai ieliks zemes grāmatā, viņi varēs ņemt hipotekāro kredītu. Ja viņiem kāds dos, tur arī vēl jautājums, tur vienam kantorim ir krimināla process, jau krimināla lieta atvainojas pat kāds ir process, tur ir problēmas, viņiem vajag naudu, lai iegādātos iekārtas, tātad aizņēmums, kredīts. Nu, es redzu tā, ka tur pašvaldībai es esmu vairāk kārtot teicis arī kolēģiem saviem, ka mums būs jādomā un steidzami jādomā, kur uztaisīt vai kur atrast vienkāršu vietu tirgumu. Jo, es saprotams, tur ielaid, es esmu arī dzirdējis, variants, ka tur varētu kaut kāda maksima ienākt, bet tās viss ir bauma līmenī, es negribu viņas tās izplatīt, jo es nezinu. Bet skaidrs, ka viņiem vajadzēs kaut ko sākt atpelnīt. Tātad tur būs kādi 4 vai kaut kas, kaut kādi lielveikali. Tirdzniecības centrs. Viņam tur jābūt iekšā, jā, tur nav variantu. Varbūt kaut ko atvēlēs tur kaut kādas, tur blakus nojumes, vēl kaut ko tur tā. Bet man nav ilūzija, ka tur būs tāds tirgus normālā izpratnē, ka mēs, piemēram, aizbraucam uz Ventspili un skaudība pārņem. Jā, viss sadalīt dzīvi vienkārši, skaisti, eleganti un pieejami. Pilns ar lietuviešiem ved savu produkciju. Es domāju, ka tas paliks pašvaldībai kā viens krusts, kas būs atkal jānes. Ko iespējams, laikam, pēc nākamajām vēlēšanām tikai varēs risināt? Grūti pateikt. Var jau būt arī kaut kādas privātās iniciatīvas, atrast teritoriju. Var, piemēram, runāt ar autoostas to zemes īpašnieku, tur kāda daļa pašvaldības, vēl kaut kas, lai kad varētu tur kāds tirgus būt, moderns, neliels, piemēram, vai kā. Jo tā filozofija tirgus ir kāda, atbrauc tas cilvēks ar savu produkciju, jā, izaudzējis tur dārzenīšus, vēl kaut ko. Tiešo pārdot cilvēkam normāli var pārdot, jā, bez starpniekiem, uzpircējiem. Bez svaigo produkciju labo. Tā ir visā Eiropā. Protams, tur nav katru dienu, bet, tur, teiksim, Vācijā katru sestdienu, svētdienu tas centrālais laukums tiek pārvērsts par tirgus laukumu, ja? Un vēl tur bez kases aparātiem viss kas, viņš samaksājas par to savu vietu, viņš tur vāra desiņas, cep, kāpos, visu ģimenes iet, kā uz, normāli, kā uz tādu izklaides pasākumu, nopērk svaigu produkciju. Mūsu tirgus jau sen tāds vairs nav. Tur viss ir nolaists. Viss ir līdz Sakiet, Gunār, veco tirgus zemi visu atdeva Kūkam vai tur ir sadalīts ar vairākiem cilvēkiem? Es domāju, ka tur ir šaha galdiņš, ja, jo tas, kas Kūkam jau varēja pārdot tikai to, kas piederēja, ko pašvaldība ieguldījis tajā Sija Jelgavas tirgus pamatkapitālā.
bet tur jau agrāk bija šaka galdiņš. Tur bija daudz privātie, kas nepārdeva, jo kāpēc pārdot vistu, kas dēļ zelta olas. Ja? Un ir. Nu, tur ir, protams, kad es jau brīnos, kāpēc Kulks vēl nav tur neko pasācis. Es saprotu, nu, pretenzijas rakstīt. Iepriekšējā, kā lai saka, iepriekšējā vadībai neko nevarēja teikt, bija jācieš, ja kamēr, bet, nu, pašlaik jau neviens tur nekāds šķērs neliek. Kāpēc? Jā, jo principā viņi jau neko viņam nemaksā, jo tam Jelgavas tirgu viņam būtu jāmaksā tur nomu attiecīgi, ja viņš ir zemi pārdevis un tagad atrodas uz svešas zemes. Kaut kas tur arī nav skaidrs līdz galam. Nu, jā, nu, tur pa to tirgu, teiksim tā, nu, tur, protams, ņēmās un strādāja pie tēmas, lai, teiksim, to līgumu pārmainītu un pagrieztu labvēlīgi, bet, nu, tur būs liela problēma, jo ar tām pašvaldībai piedarošām kapitāla daļām, tiem slavenajiem 49%, un bez ietekmes, ja? Un līdz tam tur ir jādomā, kā viņas vispār pārdot, ja? Kas viņas ņems, ja 51% pieder tur tiem, un ņemot vērā to visu juridisko kalambūru, kas tur ir sataisīts ar Jelgavas tirgu, ka tur būvnieks ir termināla tirgus, tad tur ir lattirgi, un tad tur tas, nu, es pat negribu vairs atgriezties pie tās tēmas, viņa jau ir pārmalta un publicēta entās reizes, kas tik tur nav. Tad pašvaldībai ir ļoti liela problēma, ko darīt ar tām kapitāla daļām un cik tad viņas tur tagad ir vērts, jo es neuzskatu, ka pašvaldībai tie 49% tur vairs būtu jātur. Mums nav nekā. Pašvaldībai tur vairs nav nekāda interesa. Teikšana, skaidrs, paldies. Tad jaunajā budžetā bija ielikts iekšā Sudraba Beģes un Pastieles krustojumā no padomju laikiem pulkstenis stāv. Piemēram, mēra vietnieks Rublis pirmsvēlēšanu laikā viņu solīja atjaunot. Vai šeit varbūt nav iespēja šim iziet cauri, ka varbūt mēs viņu varētu atjaunot un ar latviskiem simboliem izrotāt? Tur ausmas, vecie latviešu simboli un atjaunot viņu, jo nav jau pulkstenis jau nav vainīgs, ka viņš uzcels tajā laikā. Nē, protams. Izmaksas līdzdalības budžetā iekļautos 10-15 tūkstoši. Cik es saprotu, pēc Rubļa priekšlikuma budžetā ir ielikta nauda, apstiprināta, jau demontāžai 7000. Vai tā iespēja nav kustama? Uztaisīt, ir. Ja, piemēram, iesniedz sabiedrības līdzdalības pieteikumu, teiksim, to pulksteni. Jā, tā ir laba ideja, to varētu darīt. Ja līdzdalības budžetā tā aiziet šī ideja, atjaunot pulksteni, to mierīgi var izdarīt. Te var pasargāt iespējams viņu no demontāžas, ja? Nē, viņu demontēs noteikti, bet tad varētu būt, ka uzcels jaunu, vai arī, teiksim, to demontāžu apvienot, varbūt, ka viņš der, ja? Kaut kā dizainiski pārveidot, ka tas ir lētāk, viņu nevis pilnībā demontēt, bet kaut kā pārveidot vai uztaisīt kaut ko, kāpēc ne? Paldies. Tā, vai tiek plānots kaut ko sākt darīt Pārlielupes cietuma bijušajā teritorijā, blakus slimnīcai? Jā, es saprotu, tā tēma ir sena kā pasaule, viņa jau ir, man liekas, 20 gadi. Cilvēki uzdod jautājumus, jo nav ziņas vispār par to. Bet pašvaldība tā arī nav šo teritoriju paņēmusi, ja? Jo principā tās tur ir viss jādemontē. Un tās izmaksas ir vienkārši fantastiski. Negrib pašvaldība tur to teritoriju sakopt tagad, ja? Gribēt ir viens, bet varēt ir otrs. Pašvaldība vienkārši nevar. Iedomājies tos daudzumu, tos Hruščovku tipa mājas, kas tur ir, jā. Tur viss demontēts, tur sēta palikusi un 2-3 administrācijas ēkas, tur ir iztīrīts. Tiešām ir iztīrīts, bet tad tas nozīmē, kāds to ir darījis.
un tad tur ir kāds investors. Tur gribēja katastrofu centru taisīt apvienoto Katastrofa policiju. medicīnas, jā, es ātrie. saprotu. Nu, tā jau tādā gadījumā tā ir valsts zeme un pašvaldība. Nu, var vienīgi lūgt, ja tikai, bet es domāju, ka valstī noteikti tur kaut kādi plāni attiecībā uz teritoriju ir. Ja? Jo pašlaik valsts Jelgavā nomā, viņi ir no visām ēkām aizņējusi, tad viņi nomā gan policijai, gan tur administratīvai tiesai. Nomā tur tās telpas. Zemgales darījuma centrā. Zemgales darījuma centrā. CSDD telpu laikam pārņēma bijušo. Jā, vienvārds sakot, arī tur tā bijuši ir brīva, jā, tā kā tas ir dziļš jautājums, kā valsts to problēmu risinās. Bet tā nav vairs. Šogad mums slēgs arī pēdējo cietumu Jelgavas, vai pašvaldība tomēr pārņems bijušā cietuma telpas un zemes, ņemot vērā to, ka vieta ir diezgan laba, nevis tā kā Liepājas pašvaldība atteiksēts pārņemt Liepājas cietumu. Jautājums ir tā, ja viņu valsts nodos un ar tādiem noteikumiem, ka tas ir ilgtermiņā, tad varētu... Cik es saprotu, ja viņi nodod, tad atdod vispār uz visu laiku pašvaldības pārziņā. Es saprotu, jā. Te ir dziļi jādomā, jo teiksim, kādu laiku vienkārši nebūs par ko šajā tur kaut ko darīt. Ja. Var jau būt, ka pat labāks risinājums ir investors, ja, bet dotā brīdī es pilnīgi godīgi pateikšu, es varu pateikt tikai subjektīvās domas, jo par tādu jautājumu koalīcija nav lēmusi un nav skatījusies. Ja. Tad, kad tā problēma būs, tad arī, protams, tiks meklēta... Maijs, jūnijas būs. Jā, tikko tas būs, tad tiks meklēta arī risinājumi. Bet teritorija patiešām laba ir? Vieta ir tiešām laba, jā, es pilnīgi piekrītu, tā ir diezgan tāda ekskluzīva vieta. Tur varētu būt interesi, bet tikpat labi tur varētu būt arī interesi investoriem. Un vēl jau var būt, ka valsts vienkārši gribēs pelnīt naudu, viņi negribēs nodot pašvaldībai bez atlīdzības, ja, un vienkārši sludinās izsoli. Tā arī var būt, ja, jo daudzos gadījumos tā ir, tā arī noticis. Ja, valstī vajag naudu, viņi taisa izsoli. Tāds interesants jautājums jums tā kā arī dārzs mājās ir, kā apkarot iedzīvotājiem un ko darīt ar augļiemežiem Spānijas, ja, piemēram, viņu mājā ir apkārt pašvaldības piedrošās zemes un viņam uz gliemežu uzbruk no pašvaldības zemēm. Jā, es saprotu, tās visnoteikti varētu būt pļavas, ja visticamāk, ja kaut kādas, kuras arī slikti pļauj. Tā, diemžēl, ir realitāte, jo tai pļaušanai tie līdzekļi maz. Labi, ja tur 2 reizes gadā var nopļaut, kas tiek piešķirti tam uzturēšanai. Ir jēga atzīmēt viņam operatīvajā kartē, poicā vai rakstīt pilsētsaimniecībai? Protams, kad ir jēga, jo viņi var atzīmēt, jo operatīvā kartē atzīmē, ja šī te problēma tomēr visu laiku, kā saka, sakrāsies, tad kaut kādā mērā uz to jārēģē būs, ja, un tad vismaz kaut kāda virzība būs. Nebūs tā, ka pilnīgi nekā. Bet, kas attiec uz tiem Spānijas kaņgliemežiem, zinu, tā ir problēma. Man viņu bija ļoti maz, bet arī parādījās. Turklāt viņi vēl jau krustojas ar vietējiem mutē. Bet pašlaik ir tā, ir cerība, ka šī ziema bija pietiekami augsta un ka viņu tā populācija samazināsies, bet katrā ziņā problēma tā ir. Un viņi jārisina tā, ka... Tā vienīgais cilvēkam, kas dzīvo pašvaldības zemi ielenkumā, ir atzīmēt un ziņot iestādēm. Protams, viņš vēl var apļaut tur kaut kādu tur teritoriju, tur, teiksim, 1,50 m ap savu žogu. Bet, un vaktēt, ja? Ko tas dos, ja? Vienīgi, es nezinu, tur... praktiski, tā invāzija ir tā, mēs esam... Ķilnieku situācijā. Jā, ir situācijas, kad mēs ļoti maz ko varam. Ja. Tas tāpat kā savā laikā arī, teiksim, tāpat latvāņu izplatība. Ja. Invazīva suga, PSRS laikos ieviesa. Ja. Un ar viņu
cīnās līdz šai baltai dienai. Ir vietas, kur maz, bet, tur ir tikai, tāds ilgs, neatlaidīgs darbs, mehāniska pļaušana, un šeit arī, pastāvīga visa lamats un iznīcināšana, jā, ar visām pieejamām metodēm, jo tāda efektīva līdzekļa, nav. Es tāpat praktizēju, to, teiksim, kad nogriež to, ielēj alu, nogriež šo te... Populārākā metode. Tā ir efektīvākā metode, ja, kuru, teiksim, var, bet, garantēt, ka, tas kaut ko dos, ja, Par skateparku Rafā, kad viņš būs? Tas ir paredzēts, viņš būs, jā, budžeta projektā ir. Viņu sāks taisīt. Viņam kad vajadzētu būt gatavam būt? Es nepateikšu, kad jābūt gatavam, bet tas, ka viņš šogad būs uzsākts, tas ir 100 punkti. Skaidrs. Un pēdējais, varat nokomentēt situāciju ar Andreju Eichvaldu, zināmu mums personāžu sabiedrībā, pagarinot viņa pilnvaras JKP. Jūs taču viņu atceraties no iepriekšējiem domas sasaukumiem. Atceros, jā. Es atvainošos mēra vietnieks Štāls pateica, ka viņi tajā situācijā neko nevarēja ietekmēt. Es domāju, ka šajā situācijā, es publiski neizteikšos, kā to procesu būtu pareizi menedžēt, bet jebkurā gadījumā konkurss bija izsludināts, atklāts. Pieteicās neskaitāms saits kandidātu. Viņš uzvarēja. Es tā saprotu. Cik es saprotu, kad no Štāla teiktā soc tīklos, kad viņiem jārespektē Kulka lēmums. Negluži. Es domāju, kad tur ir jāvienojās. Citiem vārdiem sakot, tur ir jāuzvar kandidātam, kas apmierina abas puses. Ja? Bet es domāju, ka tas ir, pagaidu kompromiss. Un ka tas risinājums pa gadu tiks meklēts. Un es domāju, ka risinājums arī tiks atrasts. Ja? Jo te jau stāsti par to, protams, ka mēs visi zinām, kad arī šī konkrētā gadījumā persona nav gluži neitrāla, bet ir ielikta. Ja, tas, ka viņš tagad tur maina to savu orientāciju un tā tālāk. Bet jārēķinās arī to, ka kapitāla sabiedrību vadīt tomēr ir jābūt profesionālismam. Ja. Kaut ko viņš pa šo laiku ir, viņš ir apgūs, viņš ir iemācījies. Ja. Teiksim, gribošs diletants, tad labāk viņš nekā gribošs diletants, ja, kurš tur neko nesaprot, ja, un vēl trakāk būs. Bet tas ir kompromisa risinājums. Es domāju, ka tur ir kaut kāda kļūda pieļaut organizēt konkursu. Vai prasības nav noformulētas attiecīgi vai kā, bet es zinu, ka konkurss bija izsludināts. Es pats redzēju, ka bija pieteikušies pie 20 kandidātiem. Ja tur viņš ir labākais, ako. Vienkārši tādā ziņā it kā daļēji leģitimizē politiskus ieliktiņus, kas var strādāt 5 amatos, jā, bet tagad un rāda sliktu priekšzīmi sabiedrībai. Jā, bet paskatīsimies objektīvi. Tur tāpat bija tāds arī valstī līdzīga situācija. Ja? Cilvēks vada kaut kādu valsts kapitāla sabiedrību. Lielu pie tam. Lielu. Viņš ir politisks ieliktenis. Viņš ir, bet viņš pa to laiku, viņš tur vada ilgus gadus, viņš ir iemācījies, ja, to darīt. Un, protams, ka tur viss tā politika beidzās, ir atkārtots konkursu viss, un viņš atkal, vai kaut kādā veidā, citā, bet viņš tur uzvar. Ieguvis pieredzi ir. Viņš uzvar. Jā. Viņš uzvar atklātā konkursā, reāli, ja. Tas, ka viņš ir bijis politisks ieliktenis, tas ir apmēram, labi, bija, tagad viņš vairs nav, viņš ir atnācis atklātā konkursā, ko citu. Ko tagad pateikt, kad, es arī to nesaprotu, nevar pateikt, kad cilvēks ir persona non grata, pēc tam, ja viņš kaut kur ir bijis politisks ieliktenis, bet pēc tam viņš ir startējis atklātā konkursā, un uzvarējis kaut kur, un pateikt, nē. Tā, protams, ir grūtāk ievilst. Ir grūti, ja.
Nu, ko? Nu, tad, acīm redzot, kaut kas nav kārtībā, bet, nu, es domāju, ka, nu, konkrētajā gadījumā tas ir gada kompromiss. Skaidrs. Mums pienācis noslēgumā. Ir varbūt jums kaut kāds novēlējums vai kādas interesantas ziņas, ko jūs varbūt varat pavēstīt jelgavniekiem, kas mūs sagaida tuvākajā laikā? Es domāju, ka tuvākā laikā mūs noteikti sagaida tālākais pārmaiņu process, ja, kas būs. Un, protams, jābūt arī aktīviem, jo noteikti tiks sludināti konkursi, parādīsies vakances, daudzi vadītāji aizies, ja, sevišķi tie, kuri sasnieguši pensijas vecumu, un būs jaunas vakances, jauni izaicinājumi, tiks arī optimizēts daudzas lietas un iestādes tai skaitā. Tā kā jāsako līdzi informācijai. Solās būt interesants gads. Es domāju, ka jā, jo pārmaiņas ir neizbēgamas. Ja, pastāvēs, kas pārvērtīsies, teica Rainis. Un, ko es novēlu visiem, kaut ātrāk pienāktu pavasaris, jo šī ziema būs lielā mērā visas ir nomocījusi, tā vai citādāk. Ja. Bet, laikam problēma ir mūsos, mēs esam atraduši. Ja. Es saprotu, ka visiem ir milzu rēķini, es pats saprotu, jūtu un visu pārējo, un mēs neesam vienkārši bijuši arī gatavi tam visam, tad, lai ātrāk tas pavasaris pienāk. un, protams, lai mūs nenoslīcinātu lūdzi. Labi, skaidrs. Paldies, Gunār, ka veltījāt laiku sarunai. Uz tā tikšanos un sekojiet ziņām Jelgava LV, un arī būs saites ieliktas uz LRA Jelgavas nodaļas publikācijām, kur varēs sekot līdzi, kur Gunārs atskaitās par darbu, kas ir padarīts Jelgavas domē. Visu labu! Tā.